40. gada 17. jūnijā Padomju Savienība ar tanku kolonnām pielika punktu Latvijas neatkarībai. Īsajā brīvvalsts pastāvēšanas laikā Latvija bija kļuvusi par ļoti attīstītu Eiropas valsti. Mēs bijām priekšā tādai valstī kā, piemēram, Somija. Tomēr atbilstoši Molotovu-Ribbentropa paktam, ko noslēdz PSRS ar savu ciešu sabiedroto nacistisko Vāciju, tad Baltijas valsts neatkarība nonāca Padomju Savienības gūstā. Ko nozīmē padomju okupācija Latvijai? Neko labu. Pirmkārt, tā bija rusifikācija, jeb krievu valodas nostiprināšana publiskajā telpā, ar kuras sekām, starp citu, mēs cīnāmies vēl joprojām. Ko rāda, piemēram, RusLSM vai LR4 pastāvēšana, kā arī krievu kultūras darbinieku parādīšanās, piemēram, ielu nosaukumos, ir tas, ka Padomju Savienība, un šobrīd šo lomu pilda Krievija, faktiski iezīmēja savu kultūru telpu. Otrkārt, tas nozīmēja plašu viesstrādnieku ieviešanu. Ja mēs skatāmies uz Latvijas etnisko sastāvu 30. gadu beigās, tad latvieši bija gandrīz 80%, un šis krievu īpatsvars patiesībā bija ļoti zems. Un es domāju, ka ir arī pozitīvi piemēri ar krieviem, kas jau šobrīd labi runā latviski, bet kopumā joprojām ir ļoti daudz cilvēki, kas šeit dzīvo visu mūžu, bet tā arī nav iemācījušies latviešu valodu pat pamatlīmenī. Un treškārt, Padomju Savienība nāca ar plašām represijām. Tas sekoja jau pirmajā gadā, bet pēc Otrā pasaules kara šīs represijas vēl vairāk tikai pastiprinājās. Un ko ir būtiski darīt šodien? Pirmkārt, tas ir atcerēties šos totalitārā režīma upurus, un otrkārt, tas ir turpināt iestāties pret okupācijas seku novēršanu, mazinot krievu valodas ietekmi un krievu kultūras ietekmi publiskajā telpā, bet tieši pretēji stiprinot latviešu valodas un kultūras pozīcijas.